Labrīt, 26. jūnijas, kāds ezers, saka, pludma var, kāds ēd. 26. jūnijas, 9:30 no rīta. Mēs te braucam Francijā. Ar to autoposu Dānijā teica, ka uz tiltiem viņš ņem, es nezinu, varbūt man numurs tās bišķi piesegts, ka viņu neredz no augšas. Jo es pēc tam viņu iebraucu un padevu atpakaļ, kad baznīca, redzi, kad es iebraucu, padevu atpakaļ, un viņa paņēma briku, noskanēja manu briku, tā meitene. Bet mēs braucam tālāk uz tiltu, un pēc tam es tā skatos, tāpēc, ka man ir tas ledbārs pielikts priekšā tā lampa, un viņš tā kā numuru baigi nosits, varbūt tāpēc nenostrādā autopass. Nu, ja tajā pirmā servisā, kur mums tur bija uztaisīja diagnostika, tad ir Bosch, tad ir tos tāda arī bija aiz Hamburgas. Tur mēs samaksājam 30 eiro par diagnostiku. Redzi, viņi negribēja ņemties, pie viņiem būtu apmēram tas izmaksājis 500 eiro, jo viņi grib precīzi inžektoru, nu kāds ir Volvo, nevis kaut kāds sūdi ielikt. Un tad viņi man sazvanīja, tā meitene, visus Volvo servisus, kas apkārt, un tā viena arī CV atrada, kas var paņemt, jo tur pie Brēmenes tur bija līdz piekdienai jāgaida, tipa līdz vēl veselu nedēļu. Tā aizbraucām uz turieni, atstājām mašīnu, aizgājām pa pilsētu, pavazājāmies, saldiņus padzērām. 1050 eiro es samaksāju par tiem visiem. Jo tur bija inžektors 500 kapeikām. 500 kapeikām, un vēl kaut kas, nezinu, es vēl neesmu iecinājies, kāpēc, sataisīja. Un tad mēs tur izbraucām no turienes ārā. Tagad mēs te braucam pa Franciju kaut kur. Rīts labs, pa maziem ceļiem, priekš kam pa tiem, bet pa Vāciju pa autobānu nostiepam, ko mums pa tiem autobāņiem stiept. Tad mēs braucam te pa maziem ceļiem. Labi, pagaidām, pietiks runāt. Ego baznīca, vecā. Tu aklēsiet, tu nekur. Ego dieviņš bija. Dieviņš bija, jā, dieviņš. Tur pilsēta, paskatās, tu nav ne? Vai kāds te mēs braucam caur vai kāds mašīna? Īstās mīlnieces ir. Jā. Pa labi? Redz pilsētu Francijā. Patīk par tādām pilsētiņām blandīties. Zini, smukāk nekā braukt par kādam bāņam, kādam lielām pilsētām. Apskaties, kāds ir. Pa tu galvu arī apmaldījusies te. Te Maunijā. Tā, otrajā, pa kreisi aplī. Eku lielveikals. Jāskatās, uz tankšķeli kaut. Kur tankšķeli? Cik te nafta ir? Neko ir čankšķeli. 8, jo jāiebrauc aizvēt degvielu. Gozāli 8 kronas maksā dārgi. Tas ir daudz. Tas ir ekos kanāls. Iebrauc uz tankšķeli, ja tas ir valsts. 8000. 16,000. Ja tu viņam atkal tā gudrā sistēma, ka mēs nekā nesaprotam. Šeit ir raudas un apakaļ. Gazolīna, kur ir gazolīna rakstīts? Rēkurs. Mums gazolīna. Mums ietuva un gazolīna. Nu labi. Davai, čau. Nu, kā te Francijas plašumi. Maizes lauki, apskaties, cik ir tālu smuki viss. Karstamiņš baigais ārā. Mārtiņš te kaifo.
Nu, šitas te rekā numuru neredz. Varbūt man tas sūds no augšas nenofiksēja. Tāpēc man auto pastu neatvērās vaļā. Nezinu, var jau būt, ka ne. Ai, tas traktors! Tas sienu traktors! Sienu traktors, jā, tad priekš mums. Ai, tāpēc nevarēja pa gaisu traktoru līdzi. Jaku viņas pēc sīna roduši. Eku, tur kalnos sniegs ir. Tas sniegs kalnos. Lejā mums tagad ir 35 grādi silts. Tad tur sniegs. Un tas vēl traktors tur braukās. Pēc salmas. Jā. Trijos stāvos. Ko tu dari mūsu traktoru? Ekums plagos ir. Jā, mums tur tagad vēl. Tik skaisīgi saka trafika vēl. Nu, labi, čau. Kalni tajā. Jau kamēr Mārtiņš sadomā, tikmēr jau mēs esam no kalna lejā, vajadz no pašas kalna galotnes bildēt, bija smutīgi. Arī taktēt. Tagad jau lejā nav jau vairs jēga. Jā. Tagad kalni. Mēs te kaut tur bez Sankona, bez Sanžona, bez Sankona nav ne jausmas. Labi, pareizi izdarīt. Man liekas, ka mēs te pilsētu apbraucām. Tur tajā pusē sākās, reku tie Alpi laikam sākās, reku ir kalns, kreisā pusē sniegi kalnos. Sākās laikam tur tie Alpi un tejienes. Varbūt, nē, es nezinu. Es te prāti kaut ko te. Tas par Klauda valkās. Vecā māte, francūziete. Vecā mīlesdevēja valkās pa ceļu. Kā tu teici, ja franči ir īstie mīlnieki, īstie mīlētā tauta. Pareiz māka mīlē. Mēs jau varam par šo pārsteigt. Es nezinu, kā tu te tur apskaties. Ko lai tālāk? Es jau paņēmu. Tur paliki tālāk, tu tur pilic stuvāko. Mārta, beidz rampelēties. Šitu paspējas. Nu redzi, kāda te kalna, ne? Savādāk. Šodien nav tik karsts, 34. Labi ir pietiek no tur apelēties, filmētājs. Ego kalni. Atveisīšu to, ko es to, jā? Atteiksi vaļā? Klā. Nai. Tāpēc forši ar riteni viņš tēlēs tevi atbraukt tālāk, viņš ar riteni jau brauka aizliegt. Minies atpakaļ no kalna lejā. Vai kāds viņš brauc iekšā tuneli, redzi, kāds var kreisā pusē, redzi? Pagaies ilgs, redzi, kāds. Sīgais baigais jūtas.
tur zāli. Repartez avec un coffre de pneus Osram pour vérifier la leçon des pneus avant de partir en vacances. Ça aussi, c'est un plus pour votre sécurité. Alors prenez rendez-vous. Tur vēl saliks kaut kāds sūdus. Nē, neredz to tiltu krūmi priekšā par īmu. No. Tur uz kreisā pusi tāds foršs piespaidīgs skats. Bet tu tur nevari nekur aiziet. Nekur tur sniegs laikam ir galvotnēs. Jā? Sniegs. Viņš, rokas trāk. Tur bija baigi smukais kalns, bet aiz līku viņš atkal pazuda. Ritīts aiz Smilšu kalns. Baigi labais izskatījās. Patika tāds. Vēl saule atkal cepina, nezinu, kur likties. Restorante. Iestiprināties laiks. Nu, te apstājamies. Aiziesim. Pa dubļiem parapātrāties. Lietus ir nogāzis. Peičas tur parkingā bija. Tur ir kaut kādi franču mocījās ielīst upē. Baigi akmeņi. Kalnu upe. Silts ūdens? Jeb augsts? O. Skaties tur dziļu nē, ka neaizrāk tev ūdens pa gaisu. Nokritīs uz akmeņiem. Nu, Laugādā tev Franki, kas pilsētā ielīdā maziņā. Jā. Otrajā. Kreisi. Ka baši, ka vīri sēž. Es domāju, ka vīna dzer, nē, viņi tur ūdeni. Tur labā pusē visi tusējās. Te taisnība. Tur rekur. Kāda māja? Es zinu, kas tā tāda fer. Akmeņu kaut kā. Pa maksas bāni būtu kaut kur aiznesušies, nezinu paši, kur tā tu visos pabrauc. Ar šitiem maziem ceļiem paskaties, kā franči te dzīvo, kā viņiem ir. Izbrauc uz bāni, nonesties 1000 km dienā, pārgulēt nakti vēl 1000, var nesties atpakaļ. O, es esmu bijis tur. No stiepis 1000 pa dienu un priecīgs. Jā. Un pa lielai var ūdeni sap. Redzi, cik daudz ūdens var sanāca. Velosipēdi tur gulēja ceļā. Tālāk gulēs viss. Reku, ka Francija.
domāju, ka kaut kāds troks. Augus. Baigi lielais, tagad mašīna bez mazā viņam tur. Es domāju, kas tas par troks? Es neredzēs. Egu pils. Jā, mēs iebraucam Sistaro. Nezinu, kā franciski viņu skaitā. Bet, nu, latviski izlasīja. Iespaidīga pils. Jā. Novasāties par viņu. Paņem tuvāk arī. Martinīt, Kas? pielaki tuvāk. Jā. Baigi, tur uzbūvējuši. Ej pagājis, un tu dabūja kādreiz džekiņi stiep tos akmeņus augšā. Mamma, jau kaitu ūdeni tur veda. Ar spaiņiem nesa, muļiem, ar zirgiem veda. Egu vēl viens pils. Ko? Vēl viens pils bija. Tā ir tā pati. Ne? Kāpēc? Kurā? Šī. Nepareiz aizbraucu, kā? Viņa nepareiz. Jāgriežas rīķi. Apstājas nākot. Tā, kur augšā pilts tā ir. Kas pa karstu bija. Kāda upe netīra, re? Netīra ūdeņi. Tas ir tālumā kaut kas tāds interesants. Kas te pie paiza bija? Te jau kur vairs tikā nav. Tas nebildēšos tā. Šitos nebildē, ka tā nav. Nu, mēs tā atbraucām. Nezinu, kur. 3-4 grādi karstums, iesim tur lejā, pieņemt peldas. Skaties mašīnas prātīgi, Martin. Ejam pāri. Jā, tur mašīna. Īstās mīlnieces dziļinās.
Tur jau bija tas. Ok, allez. Et puis voilà. On se voit plus du coup? Ouais, c'était sympa. Tu rêvais? Ouais, c'était bien. Toi, ton rêve, c'est faire l'Italie, par contre, tu m'as dit. L'Italie, ouais. L'Italie, comme ça, on va le faire. Hein.